Sveicināti! Iepriekšējā tēmā mēs aplūkojām Creative Commons licences, kuras parasti tiek pielietotas izmantojot intelektuālā objektus tādus kā attēli, teksti, video un audio informācija. Bet atsevišķa intelektuālā īpašuma kategorija ir programmatūra. Tātad programmatūra arī ir viens no intelektuālā īpašuma veidiem, un tāpat kā jebkuram autortiesību objektam, arī programmām ir nepieciešamas atļaujas. Un visbiežāk šīs atļaujas ir licenču formātā. Programmatūrai arī eksistē diezgan daudz dažādu programmatūras licenču veidu, un ir arī pietiekami daudz izņēmumu, kad standarta licences nosacījumi tiek izmainīti kaut kādos īpašos sevišķos gadījumos. Izmantojot programmatūru var sanākt arī tādas situācijas, ka var pārkāpt licences nosacījumus arī bezmaksas programmām. Tagad mēģināsim noskaidrot, kādās kategorijās vispār programmatūra tiek iedalīta no licenču viedokļa un kādas ir tās īpatnības un nianses vienai vai otrai programmatūras kategorijai. Tātad programmatūru mēs varam iedalīt divās lielās kategorijās. Tā ir īpašnieku programmatūra vai angliski proprietary software un atvērtā pirmkorda un brīvā programmatūra, open source and free software. Pie īpašnieku programmatūras tiek pieskaitīta komerciālā, tāda programmatūra, kura tiek izplatīta par samaksu. Tālāk pastāv arī tā saucamā izplatām programmatūra, jeb angliski shareware, un ir freeware. Visos trijos gadījumos, commercial, shareware un freeware, aiz tās programmatūras vienmēr ir kaut kāds autors, izstrādātājs, un atšķiras tikai tie nosacījumi, uz kādiem tā programmatūra tiek izplatīta. Kā jau redzams no freeware, tātad tā ir slēgta programmatūra, tā ir īpašnieks, vienīgais, ka to var izmantot par brīvu. Mazliet īpatnēja kategorija ir shareware. Parasti šī programmatūra tiek veidota tādos gadījumos, kad tā tiek piedāvāta uz zināmu laiku, lai lietotāji var iepazīties ar šo programmatūru bez maksas, bet beidzoties tam izmēģinājuma periodam, par šo programmatūru vajag maksāt naudiņu. Savukārt runājot par atvērtā pirmkoda un brīvā programmatūru, šajā gadījumā šīta programmatūra visu laiku lietotāja rīcībā paliek bez maksas. Atvērtā pirmkoda programmatūra, tātad izņemot to, ka mēs to programmatūru drīkstam lietot, mēs drīkstam arī šo programmatūru modificēt un ļoti daudzos gadījumos arī izplatīt tālāk un varbūt pat par maksu. Savukārt free software, šī programma ir brīvi lietojama, bet ļoti daudzos gadījumos viņai nav pieejams programmatūras kods, tas nozīmē, ka mēs to nevaram izmainīt, kaut gan pastāv iespēja to izplatīt arī tālāk. Atvērtā programmatūras licences var būt iedalītas vēl vairākās kategorijās. Ir, piemēram, atļaujošās permissive licences, kuras paredzētas tam, lai atļautu dažādas lietas un darbības, ko var veikt ar šo te programmatūru. Un parasti šīs darbības ir gan lietošana bez maksas vai par maksu, tālāka izplatīšana arī bez maksas vai par maksu, modificēšana un tā tālāk. Tālāk eksistē public domain licences, ja publiskā īpašuma licences, kas ļauj veikt ar programmatūru absolūti visas lietas, ko lietotājs vēlas.
copyleft licenses, tātad tās ir licences, kas atļauj tikai tālāk kopēt, bet neļauj modificēt, un kad ir kaut kādi programmatūras varianti, kas netiek izplatīti ar augstāk minētajām licencēm, tiek izveidotas arī kaut kādas nestandarta licences. Šādu te open source licenču ir gana daudz, diezgan daudz arī dažādu variāciju. Populārākās licences ir GPL licence, ar kuras noteikumiem tiek izplatīts ļoti daudz atvērtā pirmkoda programmatūras, piemēram, programmatūra LibreOffice, operētāja sistēma Linux. Un otra tāda ļoti populāra ir MIT licence. Šī licence ļauj tālāk programmatūru izplatīt jau slēgtā veidā un pie tam ļauj to darīt arī par naudiņu. Komerciālai programmatūrai, lai nodrošinātu šo te licenču piemērotību dažādiem izmantošanas variantiem, eksistē dažādas variācijas uz licencēm, kurās nosaka kaut kādus izņēmumus. Tipiskākie licenču veidi un apakšvarianti ir OM licences. Šīs ir licences, kuras tiek piedāvātas programmatūrai, kura tiek piegādāta kopā ar datoru aparatūru. Piemēram, to pašu Microsoft Windows operētāju sistēmu mēs varam nopirkt kā atsevišķu produktu un vēlāk izmantot ar jebkuru datoru, vai arī iegādāties to kā OM produktu, kurš nāk kopā ar datoru, tad, kad iegādājamies datoru. Tālāk ir speciālas cenas piedāvātas licencēm, kas ir paredzētas izmantošanai mācību procesā un mācību iestādās. Parasti šādas licences tiek apzīmētas kā AE, Academical Edition, vai arī EDU. Īpaša kategorija ir tā saucamās jauninājuma licences. Tās tiek piedāvātas tajos gadījumos, un tām arī ir zemāka cena, lai iegādājoties šo licenci, dotu iespēju pāriet uz jaunāku produkta versiju. Licences, kas paredzētas izmantošanai privātajā biznesā un mazos ofisos, tiek piedāvāts licenču veids, kuru dažreiz apzīmē Small Office, Home Office, un cenas bieži vien ir zemākas nekā produktiem, kas paredzēti izmantošanai rūpnieciskos mērogos, bet augstākas nekā tiem produktiem, kuri paredzēti lietošanai mājās. Plus, lai atvieglotu liela apjoma produktu iegādu, eksistē vēl tā saucamās volume licences, jeb apjoma. Lai sadalītu maksājumus, var eksistēt abonēšanas licences, konkurējošās izmēģinājuma un tā tālāk. Tātad, kā jau tika minēts, šādu licenču variantu var būt gana daudz. Kādas ir tās pazīmes, kas norāda, ka jūsu iegādātā programmatūra ir legāla? Viena no pirmajām un galvenajām pazīmēm ir pati licence, kurā papīra vai elektroniskajā formātā ir norādīts, kādā veidā jūs šo produktu drīkstat lietot. Licencēm, kas tiek piegādātas programmām tieši kopā ar datoriem, ar aparatūru, OM, bieži vien tāda atsevišķa licence netiek piedāvāta, bet to oriģinalitāti, autentiskumu apliecina autentiskuma certifikāts. Saīsināti to apzīmē COA, Certificate of Authenticity, un parasti tas ir redzams kā uzlīme uz šī te datora aparatūras. Tālāk dažos gadījumos, kā legalitātes pazīme var kalpot oriģinālie datu nesēji, bet tā kā mūsdienās lielākā daļa programmatūras tiek izplatīta internetā, tad firmām un kompānijām, kas izmanto legāli iegādātas licences, galvenais pamatojums un pierādījums būs
rēķins un preču pavadzīme uz iegādāto programmatūru. Ja gadījumā jūs iegādājaties programmatūru internetā, tad šajā te gadījumā bankas izraksts kalpos par apstiprinājumu tam, ka jūs esat samaksājuši par šo te programmu produktu. Kopumā ir jāsaprot, ka visām programmām ir obligāti jābūt licencēm, vai tās ir par maksu, vai bez maksas, atvērtā koda vai komerciālās. Tajā brīdī, kad jūs instalējat programmatūru, nospiežot piekrišanas podziņu, jūs pasakāt, ka parakstāties par šīs te licences nosacījumiem. Un vēl viens secinājums ir tāds, pat izmantojot legāli iegādātu programmatūru, pārkāpjot šīs licences nosacījumus, mēs varam kļūt par programmatūras pirātiem.